sveiciens visiem ceļotājiem. Esmu Eģiptē, Šarm-el-Šeiha kurortā. Esmu apmetusies viesnīcā Baron Resort. Gribu jums parādīt, kā tas izskatās. Un pastāstīšu nedaudz par viesnīcu, kas te ir un ko te var dabūt. Šī te konkrētā viesnīca Baron Resort ir domāta gan pieaugušajiem, gan atpūtai ar bērniem. Tieši blakus viņai ir viesnīca Baron Palms, un tā savukārt ir domāta tikai pieaugušajiem. Tātad te ir recepcija. Ļoti skaisti. Šeit ir neliela kompaktā teritorija. Principā var pieiet pie loga un jūs redzēsiet visu teritoriju. Ļoti labs personāls. Šeit ir tā kā galvenā tāda aleja, un uz visām pusēm ir numuriņi. Numuriņi 3 stāvos. Tātad šajā viesnīcā var atpūsties arī ar bērniem. Baron Resort. Iešu ārā, parādīšu, kur ir Baron Palms. Tas ir tikai pieaugušajiem. Šeit ir lobby-bārs. Lobby-bārs strādā visu diennakti. Viesnīca strādā ar all-inclusive. Tātad viss iekļauts vai premium all. Kas nozīmē premium ir tā kā labāk, kad jūs ņemat premium, tad ir visādas priekšrocības. Var alkoholu dzert pēc 24, tad pēc 12. Tiem, kam ir all inclusive, tiem 12. ir, tātad no 12. ir jāpērk pa maksu. Tāpēc izdevīgāk ir ņemt to premium klāt, jo arī pie izrakstīšanās un iečekošanās jums ir tā kā priekšrocības. Ja jūs atbraucat ātrāk, jūs uzreiz čeko iekšā. Tā arī pie izrakstīšanās jums ir vēlāk izrakstīšanās līdz 5. Un tā iznāca ārā tagad no galvenās recepcijas. Mazliet iesim pa kreisi, parādīšu. Šeit ir lejā, pirmais stāvs, numuriņi. Šādi te. Pirmajā stāvā ir izeja ar balkonu uz skatu uz jūru. Un ir 3 stāvi. Protams, 3. stāvā ir foršāks skats. Mēs dzīvojam 1. stāvā, tad mums tā jūra īsti ir redzama, bet vairāk tie saules sardziņi redzami. Bet ļoti draudzīgs personāls šeit ir, jā. Visi vienmēr sveicinās un aprasās, kā iet, vai ir viss labi. Tātad redz, kur ir 1. stāva numuriņi. Kā jau teicu, teritorija nav liela, bet tāda kompakta, mājīga, ļoti forša. Pa vidu tur, kur ir tas žodziņš, tur ir 2 tā kā baseini, lielais baseins un tāds maziņš tāds nodalījums, tā kā bērniem. Slidkalniņi šeit nav, šajā viesnīcā, bet ir laba jūra, ir smilšu pludmale. Otrā pusē tā, un tad ir šeit recepcijas galvenā ēka. Un uzreiz uz jūriņu riet. Te ir baseins. Gribēšu parādīt varbūt. Tātad par prēmijumu. Ja ņemat prēmijumu, tad jums ir visādas priekšrocības. Redz, kur aerobika ir visādas aktivitātes, notiek ir bērnu klubi līdz 7 gadiem, un tad no 7 līdz 12 ir savādāks tās aktivitātes, bet notiek visas dienas garumā. Tā kā bērniem ir ko darīt. Un,
šeit ir baseins, ziemā apsildās. Šis te lielais baseins. Ir vēl viens augšā baseins, kas ir tikai pieaugušajiem, kas ir tā kā relaks zona vairāk. Tur ir tāds, jā, čiliņš vairāk. Bērniem laukumiņš ir pie jūras. Pie jūras var dabūt iznomātu banānu. Visas sporta aktivitātes ir korallīts, redz, kur ir pontons, kur var iet peldēt. Tur ir arī var nirt, ir ļoti labi niršanas tie instruktori mums teica. Tad, nu jā, visas tās ūdens aktivitātes principā var dabūt. Ja jūs esat iegādājis prēmijumu to paku, tad dod tādus kuponus, tādu grāmatiņu, tur ir par brīvu vienu reizi var iet, man šķiet tenisa kortu, tur bija vēl kaut kas frizieris, ar banānu var izbraukt par brīvu. Vēl kaut kas bija, neatceros, bet bija kaut kā. Masāža, relaksējoša masāža 30 minūtes par brīvu ar šo kuponu. Tad mēs ejam tagad uz galveno ēšanas vietu. Te ir brokastis pusdienas vakariņas šajā te restorānā. Restorāns tāds diezgan paliels, mājīgs. Ir forši. Un tad te var ārā sēdēt. Ir diezgan karsts šodien, 34 grādi. 24. septembris. Vispār visas dienas bija diezgan karstas. Bet laiks ir, ļoti augsts. Nav tā, ka var papeldēt, var pasauļoties. Tāds ļoti tāds maigs komplekss. Pie jūras ir divi tā kā bāri, kur arī ir līdz 12 var ņemt dzērienus, alkoholiskos dzērienus. Prēmijum klasē ir arī iekļauti gan vietējie, gan arī ļoti labs alkohols šeit, ir labs kokteļs taisa. Tad ir 5 alikārta restorāni. Tur ir jāpierakstās recepcijā. Ja gribat, tad var izmantot katru vakaru prēmijumu. Katru vakaru var iet uz savu restorānu. All inclusive man šķiet bija arī kaut kādas reizes bija par brīvu, ka tu vari iet. Un tad šeit blakus jau sākās Barona Palma viesnīca. Aiziesim bišķiņ apskatīties. Un šeit ir tāda iepirkšanās, kas sadala, tāda iepirkšanās iela. Tur tālāk arī ir tie alakart restorāni. Un šeit jau ir Barona Palma, tātad viesnīca tikai pieaugušajiem. Šeit bērni nedrīkst iet. Redzat, numuriņa ar izēju jau uz privātu peldbasēniņu savu. Turisti blakus no Barona resorta var izmantot pludmali, protams, var izmantot, var iet uz šoviem skatīties, bet ēst, dzert un tā tālāk pie bāra neko nedrīkst ņemt. Tas ir, tie ir divas atsevišķas viesnīcas. Tā, ir aptieka, ir drēbes, ir visādas smaržas. Principā tu var visu nopirkt, ko vajag. Ir tāds pārtikas veikaliņš, ir rotas lietas. Tā. Ir mazliet jūrā ir jāiet iekšā, ir citreiz, kad atkāpjās tas ūdens, bet nav tālu. Kad no rīta puses bija, bet pēc tam viņš jau atnāk klāt. Ir forša pludmale, smiltiņas mīkstas, viss, nevajag tās tupeles vilkt. Bērniem arī ir diezgan seklas, var iet ar bērnu peldēt. Un
Un, kā jau teicu, ir bērnu klubi, notiek tāda animācija, ir šovi vakaros, ir diskotēka. Vakar, piemēram, bija tāda kā diskotēka pie Pludmales bārā. Mēs sēdējām pat bija līdz 1, man šķiet. Un ieeja, ja gribās peldēt jau tālāk, tad tur ieeja ir no pontona. Abās pusēs var izmantot gan to. Pretī ir ļoti smuka un vispār, teikšu tā, ļoti tāda kompakta un tīra. Numuriņi arī ir ļoti labi. Viss ir tīrs, apkopts un ļoti tāda laba viesnīca. Iesaku, ēdiens ir ļoti daudzveidīgs. No rīta brokastīs ir olas, kā jau standarts, visādas olas, bet ir ļoti labs ēdiens, daudzveidīgs. Ir gan jūras velts, gan vista, gan lielops, gan dažādas gaļas, gan, ir ko izvēlēties. Viss kaut kas ir tādā ziņā, ir ko ēst. Tā. Iesaku šo viesnīcu, 5 zvaigznes, kā gribās. Justies droši jautā, ja esi bijis, uzrakst komentārā, vai patika vai nepatika. Un tiekamies ceļojam katrai gaumei.